Eksperimentam mēs izmantosim 4 pudeles. 2 pudelēs ieliesim augsto ūdeni un 2 karsto. Ūdeni var iekrāsot dažādās krāsās. Šoreiz karsto ūdeni mēs iekrāsosim ar sarkano tēju. Citreiz to var izdarīt ar sarkano ķīnas kāpuri. Salietās ūdens pudeles sadala pa pāriem. Karsts augsts un karsts augsts. Pirmajā gadījumā karsto ūdeni novietosim uz augstā, bet otrā gadījumā augsto ūdeni uz karstā. Pirmajā gadījumā ūdens nesajaucas, bet otrajā notiek konvekcija un šķidrums sajaucas.